Kāds sajautas? Patrik, ka mums lieka ēdamā nekā nav. Kāds bija durvīm zona? Kurš reiz tas bija? Nē, tā nē, bišķi būs jāpagaida. Mums otrais to. Sāk šodien? Jā, tas ir Zengus, mūsu izklaide. Mēs varētu lēnām ķerties izklaides daļai klāt. Jā. Un es ceru, ka mēs varēsim postīties uz sevi no tādas smieklīgākas puses. Tāpēc es pieaicināju Zengus, karikatūristu, un viņš mums uzzīmēs tā. Es vienmēr sanāk, visur, kur man zīmējuši, sanāk tāds pretīgības. Izklaide ir labi, oriģināli, jo es teiksim, es domāju, ko dzīvokli, ko tādu varētu dzīvokli spēles, tā kā mums jau Inga jau spēles taisīja jau, kas tāds varētu būt, tas bija pārsteigums, es to nebiju iedomājies, tā godīgi, ja? Un īstenībā ar ko izklaide ir ļoti laba, jo izklaide paliks kā piemiņa par visu šo pasākumu. Vajadzētu to vēl nomustīt tāda, kāds var kaut. Ir? Paldies! Jā, es biju domājis, ka es bišķi nometies sorā. Man vajadzētu arī tādu, tad jūs ir tā nopietni, jums tikai tāds karikatūras tādā stilā, jā? Jā, varbūt kādreiz vēlāk virziens mainīsies, es jūs atradīšu ar tādu nopietnāku. Ar āboliem. Nē, bija labi. Nu, tā ir realitāte. Ko tu vari gribēt? Kā ir tā ir? Pilnīgā mierā. Es tā kā es gribēju, kā Māris. Viss Rīgā ir mierīgi. Paldies jums liels. Ļoti brīnišķīgi. Nu, Inga. Man būtu papasmuko. Lai man arī vajadzēja tā. Es biju domāju, ka būs atkal kaut kas saistīts ar erudīciju. Bet, interesanti. Es teicu, jā, lai man nezīmē krunks, lai es bišķiņ labāk izskatos nekā dzīvē. Varbūt, kad arī sanāca. Jā, šeit ir klausā. Paldies. Nu kā ir? Smukāki kā dzīvē vai tikpat smukāki? Līdzīgi. Nu, apti labi, jā. Bet, Afrikānu. Māri, jau varēja. Māri, arī te. Mēs tā ar mākslu aizrāvamies, ka gandrīz par tevi piemirsām. Pats vaininieks ar šīs dienas. Nav tāds. Super, nē? Jā. Super. Viss labi. Nē, man patīk. Vai ne? Nu, ko viss nav? Paldies, liels. Es teicu, ka patīk, tur smējās un teica, ka liks rāmjos tā kā es ceru, ka patīk. Un viņš būs priecīgi un apmienāt, ka varēs kaut ko līdz paņemt. Skaisti. Jā, ļoti labi, tiešām.